Mīļi sveicināti! Garas sarunas. Katru otro vakaru aicinu kopā labā kompānijā ap labām tēmām. Mans vārds ir Rolands Eimanis. Esmu Dienvidu Vācijas latviešu draugu mācītājs un pateicoties trimdas latviešu atbalstam un Vācijas latviešu atbalstam, jo īpaši esmu spējīgs būt kopā regulāri, neskatoties ne uz ko. Sākās pandēmija, beidzās pandēmija, sākās karš, beigsies karš. Garas sarunas turpinās. Paldies jums, mani pacietīgie dalībnieki un visi no jauna, kas piepulcējaties. Šodien turpināšu dzīves skolu, vai nu šodien, vai nākamreiz arī noslēgšu. Un tad atkal garas sarunas par tēmām, kuras dzīve piedāvā. Šodien tādu tēmu gribētu pastāstīt tādu, no vienas puses liekas, ka ļoti tādu parastu un vienkārši tā tēma ir, tā kā jūs dzirdēsiet, garantēti, ka tā īsti neko jaunu nevienam es nepateikšu, bet vienlaikus ar to viņa ir ļoti, es nemāku pateikt, kas vairāk svarīga vai interesanta, spriedīsiet paši. Un tēma ir par kādu novērojumu par mūsu cilvēku dabu, un turpinot to pašu, ko es pagājušajā pateicu, ka cilvēka domāšana ir kaut kādā veidā starp apstākļiem, attiecībām un attieksmi. Apstākļi un attiecības netieši runā par tevi, tie nav. Tā kā mums liekas, ka par cilvēku viņa tur apģērbs varētu pateikt, vai viņa apkārtējie cilvēki var kaut ko pateikt, kas viņš ir. Nē, tā nav gluži taisnība. Pa daļai tā ir, bet tikai pa daļai. Attieksme parāda, kas viņš ir. Tas, kā viņš skatās uz āru, ko viņš saka un dara attiecīgi, kas ir pakārtots attieksmē, tas ir cilvēks. Un šajā reizē es parunāšu par attieksmi tikai. Un proti, par 3 attieksmes pamatveidiem, kuri tā vai citādi katrā dzīves brīdī viens no tiem 3 apzināti vai lielākoties neapzināti mums ir klātesošs. Un tas interesantais ir nevis stāsts par šiem 3 attieksmes veidiem, bet stāsts par to, kā viņi ietekmē vispārējo. Jo tā mēs esam radīti, atkal tas nav ne jāmācās, ne jātrenējās, to var ar ilgu treniņu palīdzību ietekmēt. Bet tas notiek pats no sevis, kā atkarībā no tā, kāds no 1, 2 vai 3 attieksmes veidiem, kādi mums tur ir, atkarībā no tā mainās viss ķermenis. Tas ir ļoti īpatnēji. Mainās elpošana, mainās gremošana, mainās asinsrita, mainās vienalga dzimuma orgānu, dzimuma spēja un interesi mainās atkarībā no tiem 3 attieksmes veidiem. Ja vienā viņi ir, tā teikt, kāpināti, tad ja pirmajā ir kāpināts kaut kas, tad trešajā parasti ir gandrīz uz 0. Un tas ir jocīgi, jo tas nav nekā saskaņots, tas ir savā veidā par šo domājot, man liekas, es atkal uztaustu radītāju kodu, jo tas, kas notiek, kad nomainās attieksme, kā nomainās viss ķermenis, tas nekā nepakļaujās mūsu nec domāšanai, nec audzināšanai, nec gribai, tas vienkārši. Par audzināšanu gan varētu diskutēt, vai tas neietekmē, bet vispārējo patiesi mainoties attieksmes veidam, mainās viss ķermenis, un tāpēc par to ir interesanti un svarīgi padomāt, jo tā teikt, tas, kurš to visu ir veidojis, ir ieguldījis lielu darbu, lai pārslēdzot šeit mazu slēdzīti, tā teikt, nomainot brilles, sarkanas, dzeltenas vai zaļas, pasauksim tā kā luksaforā, ja? Nomainot brīļu krāsu, tev nomainās pēkšņi viss ķermenis. Kā tā? Un es parādīšu, ka ne tikai ķermenis. Tas pirmais ir mulsinoši, kā ķermenis mainās, mainoties vienkārši attieksmes veidiem. Bet kā mainās personība, tas lūk ir tas, kas mani intriģē un joprojām es līdz galam šo tēmu nevaru saprast, tā ir tik īpatnēja. Un atkal, savā veidā jūs redzēsiet, neko jaunu nepateikšu. Tātad, 3 attieksmes veidi, kādi tie būs, un tas pamatveids ir
jo tāda ir kaut kādā veidā dziļā mūsu attieksme ir ar vienu vārdu aprakstām dzīvot. Tajā, kā viss mūsu organisms ir veidots, viņš kaut kādā veidā meklē iespēju dzīvot, būt dzīvam. Ar domu, ar emociju, ar visu palīdzību, patiesībā pat tās emocijas, kas traucē un bojā dzīvi, savā veidā zinātnieki saka, viņas tik un tā ir saistītas ar kaut kādu izdzīvošanas stratēģiju un ar tēmu dzīvot, lai tu varētu dzīvot uz šīs planētas, tev tā ir noticis, ja? Tu turpmāk baidies, kad suns rej, ja tev suns kādreiz ir iekodis, lūk, tad tev ir vienmēr saraujies, kad dzird, ka suns ierējās. Bet tas ir nevis, viņš it kā bojā dzīvi šī sajūta, bet viņas mērķis ir īstenībā glābt dzīvi vai aizsargāt tavu dzīvības formu, nevis bojāt. Tātad dzīvot. Un visas tās 3 attieksmes veidus mēs varētu, es nezinu, ja kāds pētītu un atrastu vēl kādu no šiem 3, bez šiem 3, noteikti arī iespējams. Bet, ja kas, ko vēl varētu teikt klāt, tā vai citādi būs tomēr pakārtojums vienam no šiem 3, kad jūs sapratīsiet, kas tie ir. Un tātad tie 3 ir, tas vārds dzīvot paliks vienreiz, viņš 3 reizes atkārtojas. Pirmais un zemāk vai sarkanā gaisma, kad iedegās luksaforā. Vai vienalga, tas ar luksaforu nebūs pareizi, bet vienkārši viena no 3 tā kas noteikti ir saistīta ar mūsu dzīvošanas pamatvajadzību, ir izdzīvot. Pirmais līmenis izdzīvot, es reiz nosaukšu šīs 3, otro saukšu par sadzīvot, un 3 būtu uzdzīvot. Atkal brīnišķīgā latviešu valoda, kā šādi mazliet paspēlēties. Ja, bet šai gadījumā es vēlreiz atkārtoju, tā tēma kļūst pa īstam interesanta tad, kad nevis, ka tu pamani, ka ir šādi 3, to visi ir pamanījuši, ja, bet varbūt sauc citādāk, bet to, ka mums ir dažādas attieksmes, ja, ka man ir, teiksim, ja man suns dzenās pakaļ un man ir bail, ka viņš iekodīs, man pasaule pavisam citādāk izskatās kā tad, kad es, piemēram, eju uz randiņu pa to pašu ielu. Ja. Es tas pats, iela tā pati, viss tas pats, tikai vienā gadījumā suns dzenās pakaļ, otrā gadījumā nāk pretī meiteni, ar ko es sarunājos randiņu. Tās ir 2 dažādas ielas. Tie 2 dažādi es, bet no otras puses nē, tā pati iela, tas pats es, bet no manas sajūtu perspektīvas 2 dažādas pieredzes. Ja, un te būs izdzīvot, sadzīvot, uzdzīvot. Izdzīvot tātad briesmu gadījumā, kad ieslēdzās, es nezinu, šis ir tas galējais izdzīvot variants ir, kad panika iestājās. Kad pārslēdzās galvā kaut kas, un tu vai nu skrien kā traks, vai kliedz kā traks, vai vēl kaut kā. Es esmu, piemēram, redzējis, ka dažiem cilvēkiem, dažām dāmām, vīriešiem neesmu to pamanījis, ka peli ierauga. Pieņemts ir visām spriegt, cik es saprotu, tas tā vismaz agrāk bija pieņemts, ka tās peles laikam vairāk skraidīja. Kaut kā likās, ka sievietei tad ir jāspiedz, viņi nevar arī interesi skatīties, vai kāds mīļš zvieriņš aizskrēja pelīt, ja. Bet es zinu, ka dažām no viņām patiešām es esmu pieredzējis, ka ir pilnīgi iestājās panika ieraugot peli, vēl vairāk vai panika var iestāties ieraugot čūsku, ka cilvēks zaudē kaut kā daļēji vai pavisam kontroli pār savu gribu, viņš skrien nekontrolēti vai kliedz nekontrolēti vai sastings un neko nevar izdarīt, jo tāda dīvaina izdzīvošanas stratēģija, sastingšana arī daudzās sugās novērot, kā teikt, izlikties beigtam, lai tev neaiztiek, ja, un tā. Proti, izdzīvot ir tad, ko es tā kā tēlaini aprakstīšu par to, ka vai nu, ka suns tev denās pakaļ, vai nu, ka tu slīksti ūdenī, ja, ka tu tā teikt, ir kaut kāds brīdis, ja, jo, ja tas notiek pārāk strauji, tad tur var patiešām, kā dažkārt ir dzirdēts, varbūt jums ar gadījies pieredzēt vai dzirdēt, ka kāds cilvēks kaut kur glābdamies vispār īsti neatcerās, kas un kā notika. Tāpēc, ka tur tiešām pārņemās kontroli pār domāšanu un ķermenis kļūst, arī kopā ar smadzenēm, kļūst par tādu izdzīvošanas mehānismu. Viņam vairs nav jādomā, kas ir pareizi, kas nepareizi, jo pareizais ir būt dzīvam, nepareizais ir nomirt. Viss, ja, izdzīvot režīmus. Bet tā ir galējā forma panika. Ir cilvēki, kas dzīvo izdzīvot režīmā ikdienā. Ir cilvēki, kas izdzīvot režīmu katra mēneša beigās nedēļu pirms algas sajūt. Tā, ja, tas arī ir izdzīvot režīms, kas aprakstās, to nozīmē režīms, izdzīvot, man trūkst, ja kāds var ieteikt man kādu latviski labu vārdu, es labprāt pieņemtu, jo es neko diži neesmu izdomājis, es te kaut ko kādreiz esmu
tas režīms arī īstenībā laikam ir aizņēmos no mobīlu telefonu valodas, jo mobīlajos telefonos arī tādi režīmi, tā kā lidmašīnā, sapulcē, ārā, iekšā, naktī, kur tu nospied vienu, parasti cilvēki viņus nemaz nelietoja, bet viņus, tas izstrādātājs telefoni daudz piedomājis, lai tu nospiežot vienkārši, piemēram, nospiežot vienu reizi to simboliņu lidmašīnā, notiek vismaz 3 vai 4 vai vairāk darbības tajā telefonā. Nospiežot simboliņu telpā vai sapulcē, notiek atkal vairākas darbības, lai tev nav vairāk jāiet. Jāatslēdz skaņa, jāatslēdz vibrācija, jāatslēdz tur gaisma, vēl kaut kas. Tad tas ir ar vienu podziņu. Protams, tas ir piedomāts. Programmētāji pie tā ir piestrādājuši diezgan kārtīgi. Tieši tāpat ir ar mums ar šiem režīmiem. Izdzīvot, tālāk sadzīvot būtu tāds ikdienas, kad tu nedomā par briesmām. Tas nenozīmē, ka viņi nav, bet tu viņus nedomā nepārtraukti. Ja, tas būtu tas otrais režīms, un uzdzīvot atkal, skan jaunieši parasti pasmējās, ka es šito esmu teicis, ja. Sintija, sveiki visiem, sveiki Sintija, jūs mājās, lai labs vakars. Un uzdzīvot režīms, šai gadījumā es šeit negribu nekā ņirkt vai ņirgāties, tas ir vienkārši svētku attieksme. Ja, uzdzīvot režīms ir nevis kaut kāda blītēšana, kas ar vārdu uzdzīvi kā sinonīms, bet uzdzīvot režīms ir tad, kad ir svētki. Ja, tad, kad tu neesi aizņemts ar ikdienas problēmām, neesi aizņemts ar izdzīvošanas cīņu, bet kad tu domā, kā jauki padejot, ko garšīgi pagaršot, kādu jauku sarunu vēl pieredzēt. Ja, svētku režīms, kā katram asociējās, tas arī starp citu interesanti, par to vesels tāds būtu, kā šie režīmi, ko tas nozīmē, ko nozīmē jaunībā vārds uzdzīvot, un ko nozīmē briedumā vai sirmos matos vārds uzdzīvot. Un tam līdzīgi tas paliek interesanti. Un atkal es teiktu, šajā vārda ziņā arī vecums ir labāks. Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka jaunībā uzdzīvot asociējās ar, tā vai citādi ar lielu, bija tāds senāk vārds, jaunāk paudze nepazīst, ambrāži. Tādu vārdu lietoju. Liela troksni, ja, proti jaunībā, lai uzdzīvotu, vajag vismaz mūziku, un tad kompāniju, un tad vēl kaut ko iedzert, un tad vēl kaut ko uzēst, un tā tālāk, un tā tālāk. Un beigās, ja nav smuka meitene puisim vai smuks puisis meitenei, tad arī tā, ja tu aizēji ar radiem kopā, visi tā vecie radiņi sanāk, un tur ir gan mūzika, gan garšīgs ēdiens, tā, svētki pa pusē jaunībā atceraties, vai ne? Tad es teiktu, ar gadiem svētki ir tad, kad nekas ļoti nekas nesāp, ir svētki. Ja ļoti nav jācīnās par izdzīvošanu, vai ar ķermeņa sāpēm, vai ar dzīves problēmām, tā jau ir laba diena. Un tāpēc es teiktu, protams, labāk, ja tas uzdzīvot režīms ir, es paskatos ārā un redzu, vēl ir debesis, vēl ir koki. Jā, man ir svētku sajūta. Nebūtu slikti. Bet, kā ir, tā ir katram. Šajā gadījumā, kā ir, tā ir labi. Jo, kā es teicu, tas centrālais vārds, ļoti to labi ir neaizmirst, ir dzīvot. Vienīgi tas, ka mums tās dzīvošanas stratēģijas reizēm kaut kā, saslēdzās. Tur ir, piemēram, ja bērnībā tu esi stingri audzināts, tad tev izdzīvot režīms kā likums ieslēdzās ātrāk. Tur, kur citiem vēl būtu mierīgi sadzīvot ar šito problēmu vai jautājumu, tev jau ir vai kas notiks un sirds jau sāks izties. Kaut gan tu pats viņu atrisināji un atrisinās to problēmu. Ne pirmā reize, bet vienalga sirds citās. Tas ir bieži vien, ja cilvēks ir bērnībā, ja tu domā, ka tevi ir stingri audzinājuši, ja tevi ir sodījuši par pārkāpumiem vai par sliktām atzīmēm, tā, ka tev bija bail no tā soda kārtīgi līdz augstiem sviedriem. Tādā gadījumā tev izdzīvot režīms pieslēdzās ātrāk. Labi vai slikti, šai gadījumā neko īpaši neteikšu, izņemot to, ka izdzīvot režīmam bieži esot klāt, viņš sāk bojāt mūsu organismu. Tas tāpat kā mediķi ir pamanījuši, stresa hormoni vai adrenalīns vai kas tur, kā viņi vēl to sauc, ja viņš izdalās tad, kad tas ir nepieciešams kaut kur, kaut kas ir jāpaveic, ir kāds mērķis, labi. Ja viņš vienkārši izdalās kā ikdienas sastāvdaļa, viņš kaut ko nobojā organismā, ilgstoši tā nevar. Viņš kaut ko, netieši sakot, pārdeg vai te drošinātāji, vai te organismā kaut kas, vai sirds sāk klapēt, vai kaut kas neaiziet. Nervu stress, starp citu, izdzīvot režīms tiešā veidā ir saistīts ar ēst gribu.
Tiešā veidā, jo izdzīvot režīmā lielākoties gadījumi tai sarakstā, kas mums te interesē, no kurienes viņš es nezinu, bet viņš ir mūsu smadzenēs, kā tas izdzīvot režīms. No 99% gadījumos viņš nav saistīts ar kuņģi, un ja ir saistīts, tad parasti jābēm ir ārā. Jo, ja tā teikt, izdzīvot režīms, piemēram, jūras slimība, lūk, kuņģis izspļaujo tāpēc, ka te sākās reibonis, un tad pirmā doma organismam, kas ir diezgan žēl, ka to uz jūras organisms saprot, bet tā kā es izdzeru īstu indi, nesaprot. Kāpēc tad nevarētu uzreiz izvemties, ja? Kāpēc cilvēki spēja pārdozēt, piemēram, tabletes un nomirt? Var tā izvemt ārā. Tad nē, tas man arī liekas tāda mīkla. Jūrā organisms saprot, kad tik nav saindējies un vēl jārā, es esmu piedzīvojis jūras slimību. Zaļš palīgdams devu mans kuņģis vaļā. Un proti, ko es to gribēju sacīt, ka izdzīvot režīmā gandrīz nevienā scenārijā nav tā, ka sākās izdzīvot režīms un tev pamostās apetīte. Bada gadījumā, protams, tad ir, bet tad arī nepamostās apetīte, bet rījība. Cilvēks badā nekad nav labi paēdis, ja tiek pie bagātīgi klāta galda. Nekad. Viņš ir pārēdies līdz vemšanai un līdz, tā teikt, sliktai veselībai. Jā, tādiem žēl tas notiek ar mums visiem. Nu, atkal visiem droši vien no 1001 atradīsies, ar ko būs citādāk. Mēs esam fantastiski atšķirīgi, katrs viens no otra arī. Lai arī tajās tēmās, ko es esmu dzīves skolā stāstījis, pilnīgi visi vienādi. Senā Ēģipte vai nākotnes globālā valsts, visi vienādi. Pilnīgi visi tajās tēmās, ko es tāpat kā šī tēma, visi vienādi. Izdzīvot, sadzīvot, uzdzīvot ir 3 pamata attieksmes režīmi, kuros mēs dzīvojam, un viņi, kā jau es teicu, lūk ietekmē, piemēram, stresa hormons maitā patiešo kuņģi. Patiešo. Savulaik augsti godājamais profesors Danilāns, kad man bija gods būt slimam un viņu satikt studiju gados, tas bija tas, ko viņš man iemācīja visu dzīvi, esmu to ņēmis vērā, nekāda problēma. Jo toreiz man bija tā, kad es jauns puisis būdams vairs neko nevaru, putriņu vien jāēd un kaut kādu vārītu oliņu maksimums. Nu tā, neko vairs, kuņģis vairs netur. Sāp uzreiz un viss. Un citi ārsti netur, jā, šito varēs, šito nevar, to nevajag, šito. Aiziet pie profesora, viņš beidz pasaka, par ēšanu vispār nav runa. Kuņģim nav nekāds sakars to. Kuņģim ir sakars ar nerviem. Pārstāj uztraukties, ēd visu, ko grib. Es vienmēr esmu mazliet arī bijis, es nezinu, vai var lietot vārdu gardēdis, man paticis, man licies ļoti svarīgi, ka ēdienam ir jāgaršo un jābauda viņš, jo es to nojautu vēl nezinot, ka tas tiešām ir arī vielmaiņai svarīgi. Viņš to pateica un man likās, kā var ēst visu, cik kauzā, jo es jau biju tā, vēl viens, man ir 22 gadi un es jau vairs nevaru dzīvē ēst žāvētu desiņu un vēl kaut ko tālīdzi. Ēd visu, tikai beidz stresot. Viņam izrādījās taisnība. Nereizi vairs mūžā, kopš es ņēmu šo padomu vērā, būt burtiski. Es šeit, tā kā izklausās pēc tādas kaut kādas fabulas, Ēzopas atcerēt, bet tiešām viņš to pateica, es to ņēmu godīgi vērā. Vismaz, ja nestresots nevar, bet stresā, labi, tad pagavē. Ja ir stress, garīgi ļoti labi, neēd vispār. Palūdzies, padzer ūdentiņu un pietiek. Ja tēju, padzer kaut kādu zaļu tēņus, ja var, un pietiek. Ja. Tā var. Bet vismaz uz to ēšanas brīdi es kaut kā esmu gandrīz kā tādu meditāciju ielicis, jo man ļoti, es atceros, cik skarbi bija, ka tu jaunībā tāda nolemtība, tā tagad arī, tā jau, iet baznīcā, tā jau nevar. Es biju iemācījies, ka garšo gan iedzert, gan uzpīpēt, un saprotu, ka baznīcā tas nepiedarās. Un tagad vēl šitas, ka vēl garšīgi paēst nevar, likās tā, tā man 22 vai cik tur tie gadi bija, 24 varbūt, ja. Tā, galīgi garām, bet paldies profesoram mīļiem, ka šito pateica. Kāpēc to stāst? Lūk, izdzīvot režīms, tā tad ilgstoši, vienu dienu nekāda problēma, bet ilgstoši viņš atstās iespaidu uz kuņģi, kuņģī var sākties burtiski gastrīts, dēļ stresa, viņam bija taisnība. Es tiešām pārbaudīju, mana dzīve ir viņa vārdu pierādījums. Tas bija tad, kad man bija, piemēram, 24, tagad man ir 54, tātad 30 gadi ir pagājuši, 30 gadi es esmu staigājuši pierādījums. Es neesmu sevi ierobežojis ēšanā burtiski nekā, bet es esmu sevi ierobežojis stresošanā, vismaz apēšanu. Es esmu mācījies vai tā skatīties uz to ēdienu, ka piespiest sev uzlūkot viņu ar pateicību un labpatiku.
Vai, nu, tad, ka nē, tad var neēst, ja, bet es tā teikt, jā, fiksi kaut ko ievā, ēst negribās, bet jā, nē, tas maitā gremošana. Lūk, sadzīvot režīmā nekas nemaitā, uzdzīvot režīmus pēc definīcijas nemaitā, bet dēļ tā, ka mēs, ja mēs dzīvojam visu dzīvi, kā tādi bišķi jūtamies iekalt roku dzelžos, tad uzdzīvot režīmus parasti ir tā kā, nu, laucinieki zinās, kā ir, kad govis izlaiž pavasarī pēc ziemas pirmo reizi no kūts, ja, ka tāda veca liekas tā kā kuģis, veca govs, vecmāmiņa, vecmāmiņa, bet tanī brīdī skrien un lec visas, ja. Nu tā, un te ir tas, apmēram tur ir tas iemiesots uzdzīvot režīms, viņas visus ziemu ir nostājušās, niez jau muskuļi paskriet, un tā kā iziet, tad ne tikai vienkārši iziet cēli, beidzot izējām ārā. Ne, viņas skrien, viņas nesās jāiet malā, viņas neskrien nekam virsū, viņš vienkārši nevar vairs nostājot. Tas ir īsti uzdzīvot režīms tiem, kas jūtās pieslēgti pie tās savas silas visu nedēļu vai visu mēnesi, un tad tiek pie tiem, kam ir smags, stresains darbs, parasti brīvdienās. Taisnīga bija dziesma Prāta vētrai, kas dziedāja brīvdienas nav manas laimīgās dienas. Es nezinu, vai viņi tā dziesmā šo tēzi pateica, kāpēc nav laimīgās, tāpēc, ka darba dienās kā vergs. Ja, jo ja tu darba dienās, nu tā, tad tu gaidi to brīvdienu, bet tā, ka viņi pienāk, tu parasti tāpat kā bada cietējs pie tā galda, tu esi rīgs, nevis gutas. Nu tādā ziņā prātīgi pats sev labu darīdams, nemāki. Ja tas ir ar uzdzīvot, viņam nevajadzētu būt sliktam veselībai, bet visi zina, ka ballītes reizēm sabojā veselību tāpat kā vīruss. Piemēram, starp citu interesanti tēma, kā tas ir pajautāt, kas tev vairāk ir dzīvē sāpes darījis, vīruss vai ballītes? Tas būtu interesants jautājums, tādu aptauju uztaisīt. No kā lielākas galvas sāpes un vēdera graizes ir bijušas. Nu, man gribētu teikt, ka interesantiem ļaudīm jāsaka, nu kā ballītes, protams, jā, es nezinu, vai es drīkst tā runāt, bet tas ir tāds mazliet pasmīnēt par to, ka tas uzdzīvot režīmam nevajadzētu būt kaitīgam. Izdzīvot arī principā ne, viņš jau ir domāts, lai izglābtu dzīvību, bet ja viņš te tas, ja viņš galvā ieslēdzās par ātru, ja tur, kur tev ir dzīvē, nu, nezinu, uzdevums, nu, ja tu ej peldēties un tiklīdz kā tu sajūti, ka ūdens ir līdz padusē, tev uzreiz sāk sirds cisties, ka tik nenoslīkst. Tev tiešām var sākt krampjainas kustības veidot, un tu pats sev par kaitējumu varbūt. Proti par ātru viņam nevajadzētu ieslēgties. Kā lai to zina, vai tas nav viena vakara tēma, tas ir jārunā individuāli, ja tur ir, jo tas ir kompleksā. Noteikti tas nāk kompleksā ar to, ka koks vai vītenis, noteikti tas būtu vītenis, ja izdzīvot režīmus pa ātru, kokam neieslēdzās izdzīvot režīmus pa ātru, tā teikt, koks nesvīst bez vajadzības, vītenis tā arī droši vien ne, bet, nu, manā stāstā vītenis svīst arī bez vajadzības, jo viņam liekas, viņam sirds sāk sisties straujāk, jo tās bērnības atmiņas ne tikai, ka tu esi pamests, bet pat, ka iespēja, ka tevi atstums, tev jau sagādā tādu kā bērnības traumas piemiņā, ka tikai, nu, vismaz garstāvoklis sabojājas, droši vien arī veselība nedaudz. Nu tā, ievadu esmu pateicis. 3 šie režīmi absolūti neparasti ir, kā viņi ietekmē visu organismu, ja, viņi it kā notiek šeit un tikai, bet ietekmē kapitāli visu organismu, visi orgāni pārslēdzās, no izdzīvot uz sadzīvot, no sadzīvot uz uzdzīvot, viņi kaut kā pārslēdzās. Tas ir, nu, man tas liekas ļoti apbrīnojams stāsts, kas par šo padomā pats par sevi, ka tu paskaties pats uz sevi, kā tev domājās tad, kad tu gāji uz zaļumu balli vai kur tu esi gājis, nu, kur tev ir kāda uzdzīvot, proti svētku pieredze. Ja? Un tad ir tas princips, ka pēc Bībelē atklātā principa 6 dienas būtu jābūt sadzīvot, katrai 7. dienai ir jāpārslēdzās uz uzdzīvot, kas nozīmē pamat definīcijā pārstāt risināt tos jautājumus, kas ir 6 dienas risināt, kas pamatā ir naudas tēmas. Es šeit nenāju, ka mēs būtu mankārīgi vai kā, bet dzīvi nodrošināt nauda ir tas līdzeklis. Ja tie būtu gliemežvāki, tad es teiktu gliemežvāku tēmas, nevis naudas. Ja tas princips ir tas, ko mēs 6 dienas daram, gādājam par savu iztikšanu, par savu dzīvi. 7. mēs nedaram.
6 dienas mēs gādājam par savām attiecībām ar visiem apkārtiem, ar valdību, pašvaldību, arī ģimenē. 7. dienā mēs katrs mēģinam pagādāt nedaudz attiecības atpakaļ ar savu radītāju, to, kurš tevi tādu, kāds tu esi radījis. Jā, tā, tāds ir tas Bībeles princips. Un, ja es pareizi saprotu, tad, piemēram, tā, ļoti aptuveni, un tad katra 40. varētu būt, tā teikt, katru otro mēnesi kādu dienu varētu arī izdzīvot režīmu. Tas būtu mūsu veselībai nepieciešams. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka zinātnieki parādīja, atklāja vienu neparastu atklājumu, diemžēl, skumjā kontekstā. Proti, kādā Anglijas mazpilsētā, neliela pilsētā pirms kādiem gadiem, teroristi uzspridzināja metro vai ko tur, pieņemsim metro staciju. Šai gadījumā nav svarīgs pilsētas nosaukums vai kā, bet svarīgs tā atziņa. Uzspridzināja tādu tik nelielu tā pilsētu, ka visi tā metro stacijā vai iet garām, vai ir tā kā tikpat labi es tur varēju būt. Es tur pirms 5 minūtēm biju, varbūt pirms tās sprādziena, vai gatavojos iet šovakar, ja. Līdzīgi tā kā, es neko, nav svarīgi. Tātad notiek tāds sprādziens, kurš savā veidā ir nevis tur tālu, tā kā es stāstu Anglijā metro, mums neko tas neizraisa, ja, labākā gadījumā žēl un līdzjūtība, bet neko citu. Tur, kur tas ir noticis, kur visi saprot, es tur varēju būt. Visiem tā kā, ieslēdzās nedaudz tāds kā nedaudz izdzīvošanas režīms, un zinātnieki novēroja pēc šī terorisma akta apmēram gadu vai 2. Šķiet, ka 2, bet es negribu pārspīlēt, kaut vai gadu. Izrādījās, ka kardioloģiskās problēmas, es atgādinu, tās ir pamat nāves iemesls vismaz vīriešiem. Tieši kardioloģija, nevis kādas citas slimības. Sirds, kardioloģijas tēma parasti ir vai citu slimību blakne, vai dzīvesveida slimība, nevis vīrusa vai kaut kāda cita veida slimība. Vēzis ir slimība. Kardioloģija, proti, sirds mazspēja, varbūt iedzimt kaitu, varbūt vēl, bet pamatā sirds tēma ir dzīvesveida tēma, lielāko daļu gadījumos. Bet, lai kā nebūtu, pēc šī terora akta gadu, to paši vietējie apliecināja, gadu kardiologu, kas visu laiku strādāja, kā saka, papildus slodzi, varēja ņemt atvaļinājumu. Gadu vai 2. Un pēc tam, atkal sāk atgriezties. Bet tas bija pārsteidzoši un ļoti taustām pamanām, ka pēkšņi ieslēdzās tas izdzīvot sajūtas, izdzīvot režīms, un pēkšņi sirds sāka visiem kārtīgi strādāt, un nevienam nebija nekāda klavēja pārsatiena. Lūk, kāpēc es pieminu, vēl viens tāds pierādījums, ja gribat, ka tas izdzīvot režīms nav nekas ļauns par sevi, nav jāmeklē, lai suns tev skrien virsū vēl kaut kā, kaut vai garīgu tādu, zināmu, katarsi reizi mēnesī, katra mēneša 31. datumā, kad alga ir beigusies un jauna vēl nav ieskaitīta, varētu šo izdzīvot režīmu nedaudz sajust, bet atkal, ja viņš ir ilgstošs un katru reizi par to pašu, viņš kļūst par izmisumu iemeslu, nevis par stiprina sirdi, kā es te stāstīju. Bet tagad, lai pamanām, un ļaujiet tad man pastāstīt to otro daļu, kas ir man vēl šokējošāka par to pirmo, tāpēc, ka pirmajā daļā savā veidā atkarībā no trejādas attieksmes man ir 3 veidi, var teikt, ķermenis, kur izrādās izdzīvošanas režīma ķermenis var skriet ātrāk, lekt augstāk un sirds strādā labāk kā sadzīvošanas un uzdzīvošanas ķermeni. Kāpēc? Nezinu, es tik stāstu novērojumus gan pie sevis, gan pasaulē un arī lasītus. Bet tas interesantais ir, ka man ir arī 3 personības. Savā veidā ir 3 dažādi Rolandi, kas dzīvo savu dzīvi. Viens ir Rolands, kas ir pavisam viena veida personība. Izdzīvot situāciju, otrs ikdienā sadzīvot un trešais svētkos uzdzīvot. Tie ir 3 dažādi. Tūlīt pamanīsim, kāpēc es to saku. Piemēram, ņemsim pašu pirmo. Attieksme pret Dievu. Tāds tīri teorētiski pafantazējot jautājums, ko es parasti uzdevu. Kā jums liekas, no 10 cilvēkiem jums līdzīgiem starp jūsu paziņām, cik cilvēki no 10 padomās par Dievu izdzīvot situācijā? Viņš nonāk uz vientuļas salas un saprot, ka drīz nomirs. Viņš slīkst, bet lēnām, teiksim, ir glābšanas riņķis, bet saprot, ka viņam ir palikuši 2 dienas un tad aizies bojā. Cik cilvēki vai lidmašīna gāžās, piemēram, cik cilvēki tajā brīdī padomās par Dievu? No 10, sacīsim, vienu ciparu, ja jūs pateiktu savās domās. Tas mans universālais vērojums ir 8.
līdz 10. Daži saka, ka visi, citējot izteicienu, krītošā lidmašīnā neticīgo nav. Un te ir taisnība, es šai gadījumā nekādā veidā negribu paironizēt par ateismu vai vēl kaut kā, bet skaidrs ir, ka tad, kad tev patiešām draud briesmas, tu esi gatavs pamēģināt da jebko. Lai kam tu neticā. Un te ir atkal attieksme pret Dievu, ziniet, ja visai kultūrai apkārt būtu attieksme, ka nevis Dievs palīdz, bet amuletiņš piekārts kaklā, tad cilvēks tur grūtā brīdī, tāds, kurš tādai kultūrai pieder, viņš ķerās pie amuleta. Tas nav patiešo padomāt pa Dievu. Nav tāda tik pādabiska, manuprāt, tā būšana. Tas ir drusku ietekmē no tā, kāda ir tavas apkārtnes, tā garīgā praksa un pieredze, bet tas, ka tu ikdienā to nedari, bet tanī brīdī to dari, lūk, ja kāds stāsts, kāds Latvijas krievu ceļotājs šo savulaik stāstīja, ka nonācis musulmaņu zemē, un tur pēkšņi kaut kā nejauši nonācis kaut kādā diezgan skarbā musulmaņu vidē, kur pēkšņi saka, tagad jālūdz Dievs, un tādā, kā viņi prot tādā arābu skarbumā, jālūdz Dievs, un viņš saka, un tas krievu puisis stāst, un es tā nobijos dometos ceļo, lūdzu, un viņam saka, ko tad tu lūdzu? Tu saka, tu esi ateists. Jā, viņš saka, es esmu ateists, bet tad brīdī skaitīju, un es kāpēc spēju atcerēties mūsu Tēvs debesīs sveitīts, lai tos vārdu pie klusu, ka es sevis, bet, lika lūgt, es lūdzos, jā. Tad tas ir tāds zināms apdraudējums, un tu pēkšņi esi gatavs, ko vajag to darīt. Protams, Pētera stāsts jaunā derībā parāda, tev dzīvību var apdraudēt arī no pretējās puses, un pēkšņi tu izliecies, ka tu vispār nezini, es Jēzu neesmu dzirdējis, neko nezinu. Proti, tā, izdzīvot tēma nav, ja tā izdzīvot apdraudējums ir, es tev tūlīt nošaušu, ja tu teiksi, ka Dievs ir, nevar izrādīties, ka izdzīvot režīmā, to ar prātu saka, es teikšu, ka Dievs ir, bet tā, ka tavu dzīvību apdraud, ir iespējams, tā kā Pēteris to ir parādījis, ka tas ir iespējams, un tas neko nesalauž, tas nenozīmē, ka cilvēks ir norakstāms. Kristus pats pasaka, Pēter, vai tu mani mīli, nevis to esi norakstāms. Ja? Tā, attieksme pret Dievu, tātad tur būtu 8. Ikdienā, tie paši 10 cilvēki, ikdienas gaitā, viņš iet uz darbu, viņš nāk no darba mājās, iet veikalā, un tā, cik cilvēki padomā pa Dievu? Un izrādās, ka 8 vairs nav atbildi. Lielākā daļa nevis liela, bet pilnīgi visi, kam es esmu prasījis, un es noteikti esmu prasījis simtiem dažādu cilvēku, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, šos vingrinājumus darījis. Es teiktu, tas skaitlis ir 4 līdz 6. Tuvāk 4. Ja, tie paši cilvēki izdzīvot režīmā 8 domā par Dievu, sadzīvot režīmā 4. Patliek, kā jūs saprotat, kā jums liekas, cik svētkos cilvēki piemin, tā teikt, iet pie draugiem vai draudzenēm, nopirkt ir kaut kādu, es nezinu, ko, pudele vai tortīti un pudelīti un ko. Kurš tai brīdī skaita lūkšanas ejot? Tā godīgi. Un atbildi izrādīsies 0 līdz 2. Ja, šajā bija tā universāla atbildi. Liela daļa uzreiz vienā 0, ja. Un tā, ziniet, un es te pat pateiktu, varam nedomāt bez cilvēkiem, padomāsim, grūti jau iztēloties, bet kā būtu 10 svētku situācijas, 10 var iedomāties. Tavā dzīvē 10 gadu laikā ir bijuši 10 svētku situācijas, un tu viņus pa lielam vari atcerēties, ja? Cik tais 10 svētku situācijās tu tā kā saistībā ar svētkiem, nevis tad, ka otrā rītā sāp galvu, un, ak, Dievs, ja saka cilvēki, bet tādī svētku brīdī. Un atbildi ir 0 līdz 2. Tālāk, nākamais, attieksme pret kompāniju. Otrs, 3 tādi rakstur lielumi, kas patiesībā konstituē mūsu personību. Attieksme pret Dievu, pret citiem un pret sevi. Ja, kādam jau likās attieksme pret Dievu, attieksme pret sievu, ja, labas atskaņas. Tas ir pret sievu un citiem. Attieksme pret kompāniju, izdzīvot režīmā. Jautājums, ja tu slīksti, vai tev būs vieglāk slīkt, ja slīkst arī apkārt citi vēl? Tā teikt, kompānijas slīkšanā. Atbildi ir, nē. Vai tev būs vieglāk slīkt, ja tu zinās, ka blakām ir citi, kas neslīkst? Kompānija, bet citādā. Atkal nē. Cik cilvēki padomās par kompāniju, izņemot, protams, Vientuļa sala, kur kompānija atceļ izdzīvošanas variantu, tik līdz kā tā vairs nav Vientuļa sala, tik līdz kā ir kompānija, ja? Tas ir cits stāsts, proti, tas ir novērš izdzīvošanas to apdraudējumu dzīvi.
Bet, ja tas nenovērš, es skrienu mūku no suņa, tūlīt man iekodīs, un es redzu blakām, tu arī mūc no cita suņa, varbūt vēl lielāka. Ko tas palīdz? Neko. Ja? Nav tā, ka es skrienu, tūlīt sasprīkst, ja? Kā man kāds, neatcerēšos, man ir stāsti, negribu jūs aizkavēt ar visādiem atmiņas stāstiem, kur kā cilvēks viens teica, kā no suņa, konkrēti gadījies, ka mēs gājām pie savu vecā mācītāju uz Bībeles studijām, tur bija sētā reizē nesavāc tie kaimiņi, tāds diezgan milzīgs dobermanis un arī nikns, bet tiešām arī priekš dobermaņu sugas, liels pārstāvs, kapitāli milzīgs. Jā, un nenormāli biedējošs tāds, kurš nevis draud, bet reāli uzbrūk. Ar mēķi uzbrukt un nogalināt. Es šeit aprakstu sunīti, jā. un viens no mūsu čomiem tieši stāsta, ka, mēs parasti, kad tur gājām, zināja, ka tajās dienās tad jau to suni savāc, bet viņš kaut kā gāja ātrāk, pirmais pie mūsu vecā mācītāja. Un viņš saka, un tā kā, parauz tos vātiņus, pabumbuli, pasīt, zin kā, uzskaņu, lai tas suns reaģē. Nav nekāda reakcija. Viņš jau pieredzis, jā. Viņš zina, ka uzbrukt vajag tad, ka ienāk iekšā, nevis tā kā troksnis, viņš nav muļķis. Un attiecīgi tas čels stāsta, es atveru vārtiņus, ieeju iekšā, viņš saka, un nākamais, ko es atceros, ir, ka es stāvu vārtiņiem šajā pusē un suns tur ir. Jo pēdējais, ko es atceros, viņš saka, būtiski izslēdzāt. Es atveru vārtiņus, nekā nav, es aiztaisu aiz sevis tos vārtiņus, viņi tādi pietiekami augsti, nav tā, ka tu viņus vari palecienā pārlekt, ja. Bet viņš saka, un es redzu to suni, un nākamais ir starp mani un to suni ir atkal vārtiņu un sēta. Kā es pārlecu, turklāt tik augsts vārtiņš, atmuguriski tas paliek mīkla viņam pašam, viņš saka, es nevaru izstāstīt, vienkārši lūk situāciju. Lūk izdzīvot režīmus. Bet atpakaļ, attieksmi pret kompāniju, neko nepalīdz, ja tev tur citu, kā šajā stāstā, tas izdzīvot režīms pārņem visu domāšanu, tu izdari kaut ko ar prātu, tu baidītos saprast, es nevaru pārlikt tādu, līdz padusēji sēta, kur es tādu pārlikšu, ja? Bet tu to izdari, tāpēc, ka, ja iespēja ir tikt sakostam, saplosītam, tu to izdari. Attieksmi pret kompāniju, izdzīvot režīmā 0. Turpat nav līdz 1 vai 2, nav nekāda iespēja, nav tādu cilvēku pasaulē, kuram slīgt būtu vieglāk, tad, ja blakām slīgst vēl kāds. Nekādā veidā nebūtu. Nekādā. Ja, tāpēc, kuram mirt badā būtu vieglāk, tāpēc redz, ka vēl citi mirt badā. Tad, kad man, tad neko tur nepa. Tas jau tad iznāk, ka tie, kas nomirst slimnīcā, tad tiem pavisam viegli apkārt vēl citi arī mirstoši. Nekad tā nav bijis. Nekad. Ja, proti, attieksmi pret kompāniju, izdzīvot režīmā 0, sadzīvot režīmā. Un izrādās, ka tur ir vairāk. Šeit gan bija interesanti pamanīt, ka tur ar nacionālu pazīmi. Sadzīvot režīmā kompāniju, piemēram, Krievu tautai no latviešu vērtējumā. Ar krieviem mazāk, bet arī viņi to pamanīja, Latvijas krievi vismaz. Bet Latvijas latvieši viennozīmīgi pamanīja, ka jā, krievu cilvēki vairāk novērtē ikdienā kompāniju, kā mēs latvieši. Un man šķiet, tas ir vērtīga mācība, ko no viņiem pamācīties. Jā, tāpēc, ka vienkārši kompānija ir vairāk spēka. Jā, protams, tas nenozīmē, ka tev vajadzētu kaut ko upurēt vienmēr tās dēļ, bet iet kopā uz darbu vai no darba divatā ir jautrāk kā vienam, lai arī ar gadiem, sevišķi jau mēs latviešu vīrieši iemācāmies, labāk es klusēju un lai neviens netraucē. Tas man, laikam tāpēc, ka es strādāju, runāšana tā bija, bet es to pamanīju, ka tikpat, cik jaunībā bija jauki satikt kādu sabiedriskā transportā, pazīstam, pačalot, tikpat kaut kādā zināmā vecumā tas kļūt kā apgrūstinājums. Tu brauc un ceri, ka varētu ne ar vienu nesatikties un nesarunāties. Mātiņš sveicina, labs vakars. Mātiņš saka, vieglāk sastiķēt. Krievu gadījumā var ironizēt par šo, bet ārpus tā, ka alkohols ir inde, ko it kā ietver vārdu sastiķēt, no otras puses, tas apliecinājums ir ļoti pareizs. Mēs trietā esam bagātāki kā vienatnē. Ka to saprastu Baltijas valstis, piemēram, ka mēs trietā vienkārši esam stiprāki un bagātāki kā vienatnē, ka mums ir jāveido 3 valstu apvienība. Sen bija jāizdara, sevišķi jau Krievijas draudu priekšā. Ja? Tas ir pavisam citādāk saprast, ka, tagad mēs tur Lietuvu, tagad mēs tur Latvijai vai Igaunijai, bet tagad tā ir visa Baltija, tas jau ir kaut kāds zināms lielumiņš, ja? ar ko tik vienkārši nebūtu. Tas pats princips vieglāk sastiķēt. Princips ļoti pareizs.
pat dzērāji, saprot? Trietā mēs esam bagātāki kā vienatnē. Nu tā, jā. Attieksme pret kompāniju ikdienā. Latviešiem 4, krieviem 6, apmēram tāds tas vidējais skaitlis ir bijis. Un es šai gadījumā uzteicu krievu cilvēkus, kuri arī to ir iemācījušies, starp citu, ne no vieglas dzīves. Viņiem viegli neklājās pat tagad, kad ir atrasta nafta un visi tie, kas tur pazemē kaut kādi labumi. Pirms 200 gadiem neviens par tādiem labumiem nekāda nauda no tā neienāca. Un arī tad, iedomājieties, cik tad bija grūti, ja ar šito visu melno zeltu naftu, ja, tik un tā grūti dzīvo tā tauta. Cik grūti viņi dzīvoja, ka tas melnais zelts nebija. Nu, kad visu to, ko tie valdošie gribēja nolaupīt, nozagt un atņemt, viņi atņēma nevis no naftas naudas, bet no cilvēku nopelnītā. Dzimbūšana skarbāka kā verdzība pēc dažu pētnieku atziņas. Jā. Lūk, kāpēc Krievija māk to kompāniju? Smaga dzīve. Man ir žēl, ka Latvija no smagas dzīves to ir iemācījusies, bet viņa bijusi tik smaga, ka ir jāiemācās, jāizdzīvo, tā teikt, līdz pēdējiem latvietim turamies. Jā, jo citādi ir bijuši gadījumi, kad mūsu tautai ir draudējusi izmiršana ļoti racionāli, viņai jau bija jābeidzās, bet viņa vēl ir, kas jau ir patiesībā Baltija, ir viens iracionāls stāsts arī. Jo racionāli visi tie skaitļi, visas tās iznīcības, visas tas apspiešana, pazemošana un cenšanās no lielām, gan bagātākām, gan skaitliski lielākām, gan kultūras ziņā krāsainākām, bagātākām tautām, kā vācieši, kā krievi, nedaudz mazāk, bet arī zviedri, bet, ka viņi mēģināja arī mūs izglītot savā virzienā. Ja? Nepietiek, ka ir apkauti, aizdzīti, izsūtīti, nomērdēti smagos darbos, bet tie atlikušie vēl tiek apzināti, apstaroti, nebūt baltieši, nebūt latvieši, igauņi un lietieši. Un mēs tik un tā esam. tas ir fantastiski, ja? Tāpēc racionālie argumenti Latvijā nav vienmēr galvenais noteicošais. Jā, mēs esam paši tādi iracionāls arguments. Tas, ka mēs vienkārši esam, tagad runājam latviski. Ja, no dažādām zinātnieku teorijām raugoties, mums vajadzēja izbeigties jau kaut kad ap 1500 gadiem. Attieksme pret kompāniju uzdzīvot režīmā. Un atsaucoties uz Mārtiņu sacīto, lūk, vieglāk sastiķēt. Šai gadījumā arī tad, ja tev nekas netrūkst, dzimšanas dienu vienmēr mēs domājam aicināt viesus. Ziniet, ka ir bijuši kultūras, ka arī uz miršanas dienu tāpat aicināja viesus. Interesanti, ja tā. Saprast, kāda cilvēka domāšana var, kad visi sastājas apkārt un gaidīja, ka tas viens vecais tagad nomirs. Un visi to sveitīs viņu kaut kādā veidā, ka viņš pāriet robežai uz citu pusi. Ja, bet uzdzīvot režīmā attieksme pret kompāniju ir gandrīz viss. Pamēģini svinēt dzimšanas dienu restorānā, kur blakām kāds sēž un raud par to, ka viņam visi ir nomiruši tikko. Pamēģini blakā. Daudz laimes dzimšanas. Tad blakā, tu, happy birthday to me. Ja, ja kāds tā dara, tad viņš vai nu jau ir pietiekami sastiķējis, tā sakot, alkohols patiešām ļauj redzēt, ko grib, un neredzēt arī, ko negrib, ja, bet citādāk tas nav iespējams. Tādā nozīmē jāsaka, ka pat alkohols kļūst par kompāniju, ja kompānijas nav, jo viņš palīdz tev to, ko citkārt vajadzētu dot kompānijai, to kopīgo garastāvokli pacilāt. Pacilāts garstāvoklis, starp citu labs vārds reti lietots mūsdienu valodā. Atbildējuši ir no 8 līdz 10. Tātad fiksi. Attieksme pret kompāniju izdzīvot režīmā 0, sadzīvot režīmā 5, ņemsim vidējo, uzdzīvot režīmā 9, ņemsim vidējo. Pamaniet, diezgan jūtami un dramatiski atšķirība. 3. Attieksme pret sevi. Vai pieaugušo gadījumā es lietošu šmakāku vārdu par savu reputāciju. Šajā gadījumā es kā anekdoti gribu parādīt. Ja tu cilvēki saki, palīgā, slīkstu, palīgā, nagi nav iztīrīti. Un pēkšņi sāc un buļ noslīkst. Tā nav iespējams. Ikdienā tev ir jāpievērš uzmanību, kā tu izskaties, kā tev rokas. Izdzīvot režīmā neviens neuztraucās, kā izskatās. Kā es izskatos, ka es tagad skrienu no suņa? Nē, svarīgi, lai es palieku dzīvs. Kā es tagad izskatīšos, ka es tagad skaļi blaukšu palīgā, kaut gan es slīkstu. Kamēr tā doma ir, tikmēr vēl izdzīvot režīms nav īsti pieslēdzies. Ja? Tu tikai nojaut, ka ir slikti, bet tā, ka tu pa īstam
Mans amata brālis un kolēģis Ilmārs, Meža parka mācītājs, ilgus gadus strādā kā cilvēku glābējs arī ugunsdzēsēju dienestā, paralēli tam, kas svētdienās ir mācītājs. Viņš teica, ka tur dienestā atklāta viena ļoti īpatna patiesība. Kamēr cilvēks domā, ka viņš pats var izglābties, viņš palīgā nesauc. Ja, tā kā tur tas, ja tanī brīdī, kad tu saproti, ka tev neiznāk izglābt, vai ka tu neesi vairs tik pārliecināts, ka tu varēsi izglābties, tanī brīdī pa īstam iestājas izdzīvot režīms vai pat jau robeža ar paniku. Attieksme pret savu reputāciju, 10 cilvēki, kā nonāca uz vientuļas salas, un bikses arī nav izbuktētas. Tā neviens mūžā nekad nav teicis. Nonāca uz vientuļas salas un nav līdz uzvalks. Nevienam nav šī doma prātā ienākusi. Tātad attieksme pret savu reputāciju, izdzīvot režīmā, atkal nulle vai tuvu tam. Attieksme pret savu reputāciju, sadzīvot režīmā. Vai tev ir svarīgi, kāds tu izskaties uz darbu, vai tev ir svarīgi, ko citi padomās, ka tu nāc? Jā, ne tā, ka milzīgi, jā, bet ir svarīgi. Šeit var to pašu vidējo, man nestāv atmiņā, tur tās atbildes tādas nav tik bijušas specifiskas, bet skaidrs ir, ka nekādā gadījumā ne tas pats, kas izdzīvot režīmā. Sadzīvot režīmā, 3 līdz 5, liksim 4, padomā par savu reputāciju. Uzdzīvot režīmā, atceries jaunībā, tev noteikti kādreiz ir bijis tā, ka gribās iet uz balli, bet liekas, ka nav ko ģērbt. Nav smukas bikses, nav smukas kurpes, neiešu. Ja? Lūk, attieksme pret reputāciju, viss, 9, noteikti. Svētku gadījumā man ir svarīgi sevi parādīt, uz citiem apskatīties. Tāpēc mums ir pēc idejas balles tērps. Ko tad tas nozīmē? Tieši to tas nozīmē. Svētku gadījumā man rūp mana reputācija. Es gribu būt sapucējies, labi izskatīties tur, kur citi iet sapucējušies un labi izskatā. Jā, tāds princips uzdzīvot režīmā. Tātad vēlreiz attieksme pret savu reputāciju, pret sevi. Ne tieši pret sevi, es teiktu vairāk par reputāciju. Izdzīvot režīmā 0, sadzīvot režīmā ikdienas režīms 4, uzdzīvot režīmā 8. Un pamaniet. Ja tagad mēs paskatāmies nevis šitā, kā attieksme pret Dievu kā katram, bet šitā, piemēram, izdzīvot režīmā, kāda cilvēka personība mums tur ir. Viņa parādās ļoti dievbijīga, ļoti askētiska prasībās, ļoti askētiska par savu reputāciju. Jānis sveicina, labs vakars, mīļie, jebkurā gadījumā prioritāšu jautājums attiecīgajā brīdī. Jā, tu pareizi saki, tas ir mūsu domāšana, ir tas, kas izraisa, kurš režīms ieslēdzās, bet tas, kā viņi darbojās, to vairs mēs īsti nevaram ietekmēt. Es teicu, ja šo zina un pie sevis ļoti strādā, bet tam nav īsti tāda motivācija. Ja? Tur ir jāiemācās kaut kā mazliet citādāk, jāiemācās sev piedot un sevi cienot, kā Dieva dotu šai pasaulē, kaut kā iet cauri visiem tiem režīmiem. Ja? Var, protams, to nokontrolēt, ar gribas spēku var, nav tā, ka nevar, bet ja pie tā nestrādā, tā tas viss notiek. Un paskatieties, izdzīvot režīmu, tā kā mana dzīve apdrauda, es esmu dievbijīgs, vientuļnieks un askēts. Dievbijīgs, atcerieties, no 10, 9 padomā par Dievu. Attieksme pret kompāniju 0, vientuļnieks. Attieksme pret savu reputāciju arī tuvu 0, askēts. Dievbijīgs, vientuļnieks, askēts. Pārslēdzam nākamo ikdienas režīmā, un tur izrādās tā, ka pa vidam visos gadījumos 3, 4, tā kā, tā teikt, katru otro nedēļu uz baznīcu aizēju varbūt, jā. Par garīgumu, attieksme pret kompāniju, tā kā, ja ir, ja nav, var nekas. Attieksme pret savu reputāciju arī tā, labi, gribās būt, bet ja nav, ar neuztraukšos. Tāds salīdzinoši. Šis ir tāds ērts cilvēks, ja kāds tāds ir. Proti, nevajag sevi pārāk nopietni un pārāk sarežģīti uztvert. Patiešām tā ir vieglāk pašam un vieglāk apkārtējiem. Ja? Bet jūs saprotat, tas ir kapitāli. Proti, tas dievbijīgais vientuļnieks askēts ar šito pašu ikdienišķo Rolandu. Viņiem īsti nav par ko pat runāt. Viņi nevar pie viena gala sēdēt, jo viens sāks skaitīt Bībeles citāts, un otrs tā kā, bet var jau pa visu citu kaut ko parunāt. Ja? Un viens teiks, nav svarīgi, ko mēs ēdam, un otrs teiks, vissvarīgākais, izdzīvot režīmā ēšana nav svarīga. Saprotiet, ja mēs to paņemam atsevišķi kā tikai izdzīvot režīmā esošais es, tad viņš ar to
sadzīvot režīma, jau to vidējo, es nemaz nerunāju par to uzdzīvot. Viņiem nav nekas kopīgs. Un nu paskatieties uzdzīvot režīmu, attieksmi pret Dievu 0 līdz 1, tātad var sacīt bezdievīgs, attieksmi pret kompāniju maksimāli, attieksmi pret savu reputāciju maksimāli. Tātad plītētājs kompānijā un bezdievīgs. Sajiet kopā ar dievbijīgo asketu vientuļnieku, un viņiem pat kauties nebūtu par ko, jo, ja tas vidējais varētu pagrūstīties, tad tas ir pilnīgi no citas planētas. Saprotiet, un tas viss esmu es un tu, un tikai nomainot šitiem te nomainās attieksmi. Un pēkšņi izrādās, izdzīvot režīmā, es pēkšņi kļuvu dievbijīgs, askets, vientuļnieks, un iestājās svētki, un es pēkšņi kļuvu tāds diezgan bezdievīgs un tāds kompānijas cilvēks plītētājs. Ja? Saprotiet, cik jocīgi, un tie visi trīs esmu es un tu. Un galvenais, ka nekontrolēt. Šis, ko mēs sakam, mēs to varam novērot, mēs to neizraisam, mēs neesam balsojuši, ka tā ir. Nekur nav, neviena mamma vai tētis mums nav mācījis. Rolandiņ, tā kā ir svētki, tad tu pa Dievu nedomā. Bet tad, kad ir grūti, tad gan, ja? Nevienam tādu teikumu nav teikt, bet tādi mēs esam. Ja, ja mēs esam tikai izdzīvot režīmā, mēs arī īsti satikties un sapāroties nespētu, jo arī dzimumdziņa tieši tāpat kā es gribu apslāpējās, kāpēc? Tāpēc, ka attieksmi pret sevi nav nekāda vajadzība sev sagādāt kaut kādas baudus, galvenā bauda ir palikt dzīvo. Ja, nu tā. Šai gadījumā, ko vēl varētu mazliet paturpināt, un tas ir, lūk, interesanti. Reakcija uz šķēršļiem. Un tas tēls būs baļķis uz ceļa. Ja, lai mēs tā iztēlotos. Un pirmais ir izdzīvot gadījums, tu skrien no tā paša atkal suns tev dzenās pakaļ, un tev ir baļķis ceļā. Nu, baļķis tāds augstāks pa tavu ceļu augstumu, tā kā līdz vidum. Tā, ka nav nepamanām, nevar pāriet pār. Bet tā, ka tu to baļķi ieraugi tāds liels uz ceļa, kā šķēslis, ja tu pamani, ka tavā ceļā bēgot no suņa ir šķēslis, kāda ir tava reakcija? Emocija kāda? Vai, tā ir gan emocija, gan tā kā reakcija. Tu ieraugi, ka tev ceļā šķēslis, tev dzenās suns pakaļ. Pamat pirmā doma ir izmisums. Ārprāts, tagad es tu paklūpu, tas suns man ir. Tas šķēslis rāda izmisumu. Šito ja pierakstīt vajadzētu, ja? Kāpēc, lai saprastu, kas ir mūsu dzīves valdošās emocijas un kāpēc. Atkal, tas pats baļķis, tas pats ceļš, tikai man neviens nedzinās pakaļ, es nāku pēc darba mājās un man ir maisiņš ar pienu un maizi. Es ieraugu, ka baļķis ceļā, es kritīšu izmisumā, ak, šausmas, piens saskāps. Nē. Vai man liksies, es tagad nokavēšu mājās seriālu? Nē. Es vienkārši, kāds ir reakcija uz dzīves šķērsli, risinājums. Tāpat nav emocija, tas ir risinājums. Izmisums var būt emocija, bet tas tomēr ir, zināmā mērā, dvēseles stāvoklis. Otrajā sadzīvot režīmā atrisinā. Proti, tu pārkāp viņam pāri. Tu pamani vai nepamani, bet tu vienkārši atrisini to šķērsli. Bez emocijas nav ne izmisuma, ne prieka. Vienkārši nekā. Bet nākamais, tas pats baļķis, tas pats ceļš un kāzu gājiens. Nāk jaunlaulātie un tur vēdēji un kas. Un pēkšņi izrādīsies, ja jūs kāds esat bijuši, jūs to esat pat novērojuši tādās tradicionālākās, tas ir, es atkārtot to es redzējis, tas baļķis kļūst par ieguvumu. Tie ir vārtiņi. Vāti, kā tagad pāri, tagad vedēja tēvs to vedēja māti cels pāri, tad līga vai un tad visi viens otru, un tad tur visi gāzīsies. Beigās to kāzu organizatoriem prasīs, kā tu to baļķi tur dabūji, cik tev tas maksāja. Tas pats baļķis, tas pats ceļš, tas pats es, 3 dažādas attieksmes, 3 dažādas reakcijas. Tagad aizstāja to baļķi ar savu dzīves problēmu. Nepietiek naudas. Kā tu uz to paskaties? Izrādās, ja mēs uz to paskatāmies ar izmisumu, ar izdzīvot režīmu, mums nepietiek naudas, teikums izraisa izmisumu. Ja mēs uz to paskatāmies ar uzdzīvot režīmu, un es varētu atsaukties ļoti spilgti, piemēram, no saviem studiju gadiem kaut kādiem, kad mēs bijām studenti, kad nekāda nauda vispār nebija, bet svētkiem bija iemesls teju katru vakaru. Spilgtākās ballītes bija tās, kur nauda bija, labi, ja pa visiem, viena tā pudelīte kaut kāda sanāca, ok. Reizēm bija arī tā, ka tas nesanāca. Bet vienalga, ja, es spilgti atceros, kad vienreiz bija svētki, kad bija
nebija vesela kaut kā tā pudelīte, katram viena glāzīte, un katram bija viena šprotīte šķīvīša tā smuki, bet smuki salikāva un viss. Vēl tagad es esmu dažādos restorānos sēdējis smalkajos. Tik, līksma sajūta, kā toreiz ieraugot, ka kā mums šokar ir vesela glāzīte, ko varēs stiept visu vakaru, šitā čarkiņa, un tā šprotīte, ko var tā lēnām pa bišķīti, un tā vareni, jā. Galvenais, ka esam mēs, proti, trūks naudas, paskatoties ar uzdzīvot skatienu, tas kļūst ieguvums. Tā kā nebija naudas draugiem nopirkt dāvanas, pašiem bija jāsacer, jo, gribās tā kā apsveikt, tad, nevar tā aiziet un ēst rosolu. Kaut kas jāuzdāvina. Tās dāvanas, ko mēs sacerējām paši, tāpēc, ka nevarējām atļauties diži daudz ko nopirkt, bija tās mīļākās un labākās. Lūk, uzdzīvot režīms, trūks nauda, ieguvums. Izdomāsim, sacerēsim kaut ko. Visādi ir sacerēts. Lūk, ja. Ievērojiet, šis man liekas tieši tāpat, ka to, ka 3 dažādi personības, kuras savā starpā ne tikai nesatiek, bet pat vispār nekā nekrustojās. Tas ir īpatnēji. Bet šis ir, manuprāt, otrs svarīgākais. Tas pats baļķis, tas pats ceļš, 3 dažādas reakcijas. No izmisuma līdz ieguvumam. Vienā gadījumā kaut tas baļķis nebūtu, otrā gadījumā cik labi, ka tas baļķis tur bija. Saprotiet, cik īpatnēji. Un man gribās pieminēt šo garīgo praksi, ka tanī brīdī, kad tu savas nepatikšanas iemācies pārvērst par pateicību, pieslēdzās tas uzdzīvot režīms un garīgi patiešām bez liekulības ir tik daudz cilvēku baznīcā apliecinājuši, ka viņa nelaime ir bijusi viņa ieguvums. Viņa problēma bijusi viņa ieguvums. Līdz tam, ka daži ir cilvēki apliecinājuši, ka man tas, ka es esmu tāds satraumēts dzīves gaitā, ir ieguvums man un citiem, ka es šito visu sapratu, jo ja viss būtu labi, es to nebūtu sapratis. Nevar jau spriest, kā būtu, ja būtu, bet droši vien ir zinām taisnība. Lūk, pasaka pateicību par šķēsli, un viņš ne uzreiz, bet viņš var kļūt par ieguvumu izmisuma vietā. Un pēdējais tāds maziņš, bet arī pietiekami interesants, sevišķi tāpēc, ka dažāda vecuma auditorijās esmu šo jautājis un baigi interesanti dažādās atbildes. Proti, izdzīvo raksturīgās emocijas. Kas būtu tā emocija, kas raksturīga tieši šim izdzīvot režīmam? Kas raksturīga emocija, to pamatā visi zina. Bailes, ja, tas ir tas centrālais. Uzdzīvot režīmam arī nekāda tāda diža problēma nav. Prieks. Bet tagad ikdiena, dzīvot, sadzīvot. Es šeit nepateicu, manā novērojumā vīrieši vairāk grib lietot vārdu dzīvot, sievietes vairāk pamana, ka dzīvot nozīmē sadzīvot. Ar apkārtējiem cilvēkiem, ar apkārtējiem apstākļiem, ar savu veselību, ar savu vecumu, ar savu algu un tā tālāk sadzīvot, iemācīties ikdienā, sadzīvot to, kas tev ikdienā ir paredzēts. Tātad, kāda ir raksturīgā emocija ikdienai? Un te man ir bijis interesanti, ka man jauni klausītāji kādreiz nogurums, rutīna, garlaicība. Un es vienmēr, tā kā viņš šito saka, es vienmēr esmu šausminājies, kaut tā nebūtu, jo, kā es teicu, mēs esam tā paredzēti pēc radītāja kārtības, ka 6 dienas nedēļā ir sadzīvot, un 7. ir uzdzīvot režīms. Un katra 30. ja gribiet, vai 40. būtu izdzīvot režīms. Tātad, nomācošais vairākums, vismaz 2/3 no laika pēc radītāja pavēlēm spriežot, ir paredzēts tieši šajā sadzīvot ikdienas režīmā. Un ja tas ir saistīts, tad 6 dienas nedēļā rutīna un garlaicība. Ja? Ko lai raksta šajā? Kāda ir raksturīgā tā, es nezinu vai emocija, bet sajūta, tā varētu labāk teikt, ikdienas režīmā? Un te būtu ļoti svarīgi saprast, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir jāsaprot, ka mūsu ikdienai pēc definīcijas ir paredzēts nepaiet bailēs, bet arī nebūt kaut kādā īpašā pacilātības priekā. Kas ir ikdiena? Miers ir tas vārds, ko es gribētu. Miers. Ikdienai raksturīgā emocija. Tad, kad ir miers, ir labi. Nesamaitājiet savu ikdienu ar domu, jā, bet šodien nekāda tāda svētku pasākums nebija, salūts nebija tēlaini vai tieši runājot, nebija ar vajadzīgs. Tev nav vajadzība ikdienā pēc salūta. Ja tu ilgojies pēc kaut kā īpaša, paņem brīvdienu. Uztais kaut vai pusdienu, kaut vai dažas stundas. Cilvēki ir izdzīvojuši tad, kad 12 stundas gāja darbā bez brīvdienām.
dzīvoja un mīlējās un ģimeni uzaudzināja un dzīvi ar pilnu krūti nodzīvoja. Īsāk, tāpēc, ka sevi izdzina vairāk nekā vajadzīgs, bet tik un tā pilnu dzīvi. Es šeit atsaucos, ka tad, ja nav 2 brīvdienas nedēļā vai pat ja nav 1, tas nav galīgs izmisums, ja māk šo principu, ka tev pēc radītāja kārtības pienākās ņemt principā katru 7. Ja? Jo citādāk mums kaut kas pārdeg, ja mēs to neievērojam. Miers, ikdiena ir lieliska tad, nevis tad, kad nav kaut kas priecīgs, bet tad, kad nav sūdīgi. Tad, kad nav kara, kā fiziski, tā garīgi, tad tā ir laba ikdiena. Viņai nav paredzēts vairāk. Citādi atkal, ja mēs katru dienu dzīvojam izmisumā, mēs izdegam, bet katru dienu dzīvot priekā arī izdeg. Es esmu pietiekami parunājis un pasēdējis blakus tādiem, kas vada svētkus, kas citus smīdina un izklaidē, un es redzu, ka tas nav tik vienkārši. Tas nebūtu nav. Ja priecāties ir jauki, ja tas ir pienākums, ja es tev saku, es tev nemaksāšu naudu, ja tu tagad nepriecāsies, tad tas vienā brīdī ir tikpat grūti kā rakt, vai daudz vēl grūtāk kā rakt ar lāpstu zemi. Jānis padalās, paldies mīļie, paldies par katru personisku pieredzi, jums zelta dālderi sūtu garā, ja, tas ir patiešām dāvana, ko arī tā uztver no jums, mums kopienai. Jānis saka, šodien ar sievu sanāca saruna. Viņai līdz algai vēl kāda diena gaidāma. Tad satraucas, prasu, kas tad pa problēmu? Kaut kas pietrūkst, nav ko ēst, nav ko uzvilkt, nav kāds rēķins samaksāts. Brīdi padomāju, vienkārši nauda nav. Tad kur problēma? Sākas maidīt. Cik jauki. Iemiesots tas, ko es tieši sacīju, ja, paskatoties uz to tēmu, nevis, bet, ja, tas ir mēs tātad radītājs uzskata, ka es esmu spējīgs šo dienu aizvadīt bez naudas. Vai tik viņš nav pārāk augstās domās par mani, bet pamēģināt, tak ir interesanti. Atcerieties tos studentu gadus, kad ballīte bija viens cepts kartupelis. Fantastika, ja? Varbūt viens katram. Es tik slikti laikam neatceros, ka viens būtu uz visiem. Varbūt, ka bija, es neatceros. Ja labi ballīte jau arī drusku jāaizmirst kaut kādā ziņā, vai ne? Tālūk. Lūk, šo gribēju pateikt, un noslēgumā viens mazs teikums, kas tad būs nākamā tēma, un ar to tad es noslēgšu nākošais. Un proti, šis ir tikai tā, es to kā teikumu pateikšu. Bet garīgi, ja mēs jautātu no baznīcas prakses puses, tad uz šo tēmu, uz šiem 3 attiecības veidiem, atbilde ir sakraments. Sakraments. Paskaidrošu, tās ir tādas darbības, kas Bībelē pavēlētas un pie kām ir Kristus pavēlējis mums darīt un apsolījis pats dot rezultātu. Mums par to rezultātu nav ne jādomā, ne jāraizējās, viņš dod. Viņš dod pavēli, mēs izdarām, viņš dod rezultātu. Tā tas kas ir sakraments, tā vienkāršots pasakot. Un pamatā tās ir 2 darbības, kristība un svētais vakarēdiens. Kas ir dzirdējis un dzirdēts, varbūt ir viss kaut kas dažāds, tāpēc es par to mazliet parunāšu, parādot mazliet to dziļo iecerēto būtību. Un Kristus vakarēdienā ļoti zīmīgi, nākamreiz par to vēl parunāšu, parādās klāt visi šie 3. Apmēram tā, ka Kristus ir paredzējis, ka jūs, Kristus mācekļi, kad esat svinējuši Kristus vakarēdienu, jūs iet saņēmuši visu, kas vajadzīgs izdzīvot, vairs nav jākrīt panikā. Viss, kas vajadzīgs sadzīvot, ikdiena būs laba, un viss, kas vajadzīgs uzdzīvot. Jo visi šie 3 elementi ir klāt. Kā izdzīvošana, tā ikdiena sadzīvošana, tā svētki uzdzīvošana. Tas viss ir ielikts Kristus vakarēdienā. Apzināti parādīs, paskatīšos un vēl mazliet par to pastāstīšu nākamreiz. Proti, kaut kādā veidā, ja ir iespēja praktizēt, ka tur ir, jo visi cilvēki māk, starp citu nemācīja, es nezinu kāpēc, visi cilvēki, Kristus par to ir arī līdzību stāstījis, visi māk paļauties uz naudu kā uz sakramentu. Izdzīvot režīms, bet man ir daudz nauda. Sadzīvot režīms, bet man ir daudz. Liekas, daudz nauda palīdzēs atrisināt visu. Svētkos, kā jau pieminēts, ja sastiķēt varēsim, ja būs daudz nauda, būs daudz dzēdienu un dzērienu. Un sadzīvot režīmā būs labi, un izdzīvot režīmā samaksāšu tam sunim vai uzcelšu, noalgošu savu miesas sargu, lai to suni aizmet prom. Ja? Tā mums liekas. Un cilvēki prot,
Kā Jēzus teica, nesaki sev, ēd, dzer un priecājies, jo tev ir lieli krājumi ilgiem gadiem. Tā paļāvība izgāžās. Kāpēc? Tāpēc, ka tie krājumi būtiskos garīgos jautājumus, Kristus piesauc dzīvības un nāves jautājumu, bet es teikšu vēl uz atpakaļ solīt, nauda nekā neatrisina bailes, prieks un miers jautājumu. Šīs lietas nav. Tev liekas, kāpēc tevi priecīgi? Tāpēc, ka tu garā iztēlojies, kā būtu, ja tev būtu tā daudzā nauda, un tu, diemžēl, to, ko tev vajadzētu iztēloties, kā būtu Dieva tuvumā, cik jauki. Tu iztēlojies, cik jauki būtu, ja būtu daudz naudas, bet tā ir tava iztēle, tāpēc viņa ir garšīga. Realitātē neviens bagātnieks nekad nav guvis labu dzīves garšu tieši no tā, ka viņam ir daudz naudas. Viņš vai nu prot viņu likt lietā, bet tad arī 5 eiro prot. Tas, kurš prot 1 miljonu tērēt, prot arī 5 tērēt. Es to esmu novērojis. Savukārt tas, kurš saka, es neprotu 5, bet 1 miljonus gan man pietiktu, tam nepietiks arī 1 miljonu. Diemžēl tāds, es saprotu, ka racionāli liekas kaut kas nav pareizi, bet nauda nepakļaujās. Mūsu attiecības ar naudu, mēs viņu it kā skaitam ciparos, tātad tā ir kvantitāte, bet diemžēl viņa automātiski salīd par kvalitāti mums. Un mēs ticam, ka tā nauda nes līdzi kaut kādu kvalitāti. Un te ir tā kā mēs, protams, paļauties, ka, ja jau būs nauda, tad jau viss nokārtosies. Kristus mācīs paļauties, tu esi saņēmis viņa mīlestību. Tev viss nokārtosies. Tu esi saņēmis visu, kas tev nepieciešams. Tev vairs nevar šī pasaule nedz atņemt, nedz iedot kaut ko. Vairāk par to, ko tu esi saņēmis. Tas ir vakarēdiena. Viņš arī saukts noslēpums. Viņš ir tā kā aizklāts. Viņā ir laikam kaut kādā veidā, lai šo saprastu un droši vien arī saņemtu. Tur ir kaut kāda saistība arī ar izredzētību. Man ir bijis pieredze, ka es varu pusvārdu pateikt, un cilvēks visu ir sadzirdējis un sapratis, un es varu 3 stundas runāt, un neko. Ja? Un it kā saprot, katru vārdu saprot, katru tēzi var atkārtot piekrīt, bet iziet ārā tieši tikpat tāds pats, kā ienāc iekšā. Proti, nesaprot, ja, ka šī dzīve patiesībā viņi var izraisīt jautājumu par izdzīvot, sadzīvot, uzdzīvot. Viņi nevar iedot atbildi. Kaut vai tāpēc, ka mēs esam mirstīgi. Tas nozīmē, ka visas manas domas, nāves fakts tik un tā apklusinās. Lai ko es tagad sacerētu par šīm tēmām, tik līdz kā mēs ieliekam vēl vienu punktu - nāve. Tā izrādās, nekāds izdzīvot, sadzīvot sarunas nekur nedarbojas. Kristus vakarēdienas arī par šo tēmu ir atbildējis. Lūk, kāpēc tā ir tēma pār citām tēmām. Līdzīgi kā attieksmi kā tādu veido lūkšana, tā šie 3 attieksmes veidi tiek kaut kādā veidā atbildēti, lai tu viņus vairs nemeklē naudā vai pasaulē vai savā spēkā un gudrībā, bet lai tu viņus zini, ka tu esi saņēmis un ka tu vari lietot, nevis meklēt. Nevis taisīt un izgudrot divriteni, bet braukt mīlestības ceļu ar viņu. Tā apmēram. Paldies, mani mīļie! Jā, kāpēc viņi pāris stundai, bet visu iecerēto esmu pateicis. Es ceru, ka kaut cik saprotam man izdevās to izstāstīt. Es nemāku pateikt, cik daudz svarīgo, bet es noteikti zinu, ka viņa ir ļoti neparasta tēma. Tieši tajā, cik īpatnā veidā, pirmkārt, kā šīs pārslēdzās, un tur nav tāda objektīva, tad, kad ir tas un tas, tad ieslēdzās tāds un tāds arī. Nav tā. Tā ir gan audzināšana, gan apkārtējo cilvēku, ja visi cilvēki skrien kā sadeguši, tāpēc, ka nevar nopirkt sāli, tad tas, ka sāls jāpērk, kļūst par izdzīvošanas jautājumu, sirds sāks izties. Es šeit mazliet banalizēju, tik vienkārši nav, bet apmēram, ja jūs redzat, ka tas nav stāsts tikai par mani, tas ir stāsts arī, es ietekmējos no apkārtējās vides, bet tanī brīdī, kur ieslēdzās tas izdzīvot režīms, tas sākās stāsts par mani un tevi, un izrādās viņš ir līdzīgs. Mums visiem vienādi sirds sāks izties, mums visiem vienādi nedarbojās vairs radoša galva, bet darbojās kaut kādā tādā izmisīgā režīmā. Jānis nolasa to citātu ļoti, ja? Un te Kristus par to parāda, ja, ka cilvēks savu izdzīvot, sadzīvot, uzdzīvot režīmu grib likt uz mantu, baigi traki, ja? Citāts ir no Lūkas evaņģēlija.
un cilvēks sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu, noplēsīšu savus čūņus, uzcelšu lielākus un tur savākšu visu labību un mantu. Jēzus stāsta šo stāstu. Un sacīšu savai dvēselē, domā tas bagātais cilvēks. Dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Lūk, kur ir tas, ja, ka Kristus norāda uz to uzdzīvot režīmu skaidri, jo atpūties tas nozīmē izdzīvot režīms vairs nav, jo man pietiek, un sadzīvot, tā teikt, attiecības, kāda problēma ar attiecībām un apkārtējiem, ja man ir tik daudz mantas. Es varu ēst, dzert un līksmoties, kas grib, lai nāk man līdzi, ja. Un Jēzus turpina, bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Lūkas 12. Jā, Kristus šeit tieši uz šo norāda, ja? Un es teiktu, tā izsekojot cauri, tā viņa atbild ir ēd, dzer un līksmojies pie Dieva galda. Tad būs. Nevis pie tā, ka tev ir pašam sakrāti krājumi, ko, kā šai stāstā, nāvi vienkārši tev atņems, tu nevar viņus līdzi paņemt. Kamēr to, ko Kristus dod, viņš saka, var līdzi paņemt. Ja, tad uz ko paļauties labāk? Jā, paldies, Jāni, ka tu pateici. Tā teikt, Bībeles teksts jau nolasīts, ļaujiet vēl šīs dienas paredzētos no baznīcas gada grāmatas, tā teikt, vēl viena kara diena noslēdzot, ir atkal iemesls vēlreiz lasīt, atkal no jauna iemesls lasīt Bībeli un aizlūgt ar mērķi garīgi stiprināties pašiem un stiprināt Ukraiņu aizsargus. Vecās derības teikums. Vai tam, kas savu radītāju apstrīd, tas tik šķemba no māla trauka? Vai māls teiks savam veidotājam, ko tu taisi? Iesaist 45. Jaunā derība. Kristus vārdi. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Matei 6. Visuvarenais Dievs, mīļais debesu Tēvs, vēl vienu kara dienu noslēdzot, vēlreiz no jauna sakam lūgšanu, kura vienīgā var pacelties no mūsu pīšļiem pie tevis. Un tā lūgšana ir, Tēvs piedod, apžēlojies par mums grēciniekiem. Jo mēs nezinām, ko mēs darām. Mēs nezinām, ka dzīvība, ne pat mūsu pašu, kur nu vēl šīs planētas brīnumainās dzīvības formas, ka viņa mums nepieder, ka mēs šeit esam sūtīti būt uzraugi un pāraugi, un mēs savā spēkā patiešām līdzīgi Dievam varam radīt un varam iznīcināt. Tēvs piedod. Ka tā vietā, lai mācītos būt dievi no tevis, mēs visu laiku cenšamies tev pierunāt un mācīties no mums un ceram, ka tu svētīsi mūsu ieročus, mūsu karus, mūsu naidu, mūsu dusmas, mūsu strīdu, mūsu izsmējīgumu par citiem. Un atkal ceram, ka tu būsi līdzīgs mums, nesaprastami, ka mūsu pašu miera un laimes noslēpums ir tajā, kad kļūsim līdzīgāki tev, nevis tu mums. Tādēļ piedod. Un dod mums cerību un spēku, ka tu, kungs, svētais gars, joprojām šeit esi, joprojām mūs mīli un joprojām gribi mūs izglābt, kad saki, ka mums ir piedots. Kristus spēkā es piedodu visiem, kas lūdz, kas meklē. Es piedodu visiem labas gribas cilvēkiem, piedodu visiem Ukrainas tautā un Ukrainas armijā, kas aizsargājās. Un Kristus spēkā es paturu grēkus tiem, kas neapstājās savā okupācijas karā. Es paturu grēkus Krievijas armijai, Kremlim un visiem Krievijā un pasaulē, kas atbalsta asins izliešanu, kas atbalsta okupāciju, kas domā, ka var savas lietas kārtot svešā zemē, svešās mājās. Viņu grēks un lāsts paliek. Un mums, kas caur piedošanu atkal esam atjaunoti būt par Dieva bērniem šai pasaulē,
lai pietiek šai brīdī, patiesi pietiek ar tavu svētību. Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva Tēva mīlestība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem un ar mīļo Ukrainas tautu tagad un mūžīgi. Amen. Paldies, mani mīļie, saudzējiet sevi, sargājiet apkārtējos. Līdz nākamreizei, visu labu!